Sveicināti, cienījamie klausītāji. Man ir patiesas prieks paziņot, ka mēs jau esam palaiduši apgrozībā mūsu otro raidierakstu mūsu Ekonomikas un kultūras augstskolas kanālā Aprita prasme, kurā mēs pacelsim ļoti svarīgas tēmas par aprits ekonomiku, par mūsdienīgu dzīvesveidu, par ilgspējīgu attīstību, par zero waste un visām tām aktuālajām tēmām, kas uz doto mirkli ir nepieciešamas gan uzņēmējiem, gan ikdienā dzīvojošiem cilvēkiem, gan arī valsts pārvaldes darbiniekiem un visiem interesantiem, kas nu mēs esam šie te zemes iedzīvotāji, kuri domā par to, kā padarīt mūsu dzīvi labāku. Un šodien mūsu studijā ir ļoti profesionāls šīs jomas pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes profesore Tatjana Tambovceva un arī Ekonomikas kultūras augstskolas viesdocente tieši aprits ekonomikas jautājumos. Un, ja nešaubos, pēc manas informācijas, jūs arī bijāt pirmā, kas latviešu valodā angļu valodā uzrakstīja grāmatu par aprits ekonomiku. Bija tā, jā. Pareizi. Vai jūs varat arī mūsu klausītājiem nedaudz pastāstīt par sevi, iepazīstināt, ar ko jūs nodarbojaties un kā aizrit jūsu dienas šajā jomā? Jā, tā kā jūs arī pieminējāt, esmu Rīgas Tehniskās universitātes profesora, strādāju tur jau vairāk kā 25 gadus un arī rakstīju savu doktora disertāciju par ar ilgspēju saistītiem jautājumiem, konkrēti par vides pārvaldību un to ieviešanu Latvijas uzņēmumos. Bet un no tā brīža arī sākās tas ceļš uz ilgspējīgu attīstību un aprits ekonomiku tai skaitā, jo aprits ekonomikas koncepts nav nekāds jauns, jā, par to mēs arī šodien runāsim. Un kopā ar manu kolēģi no EKAS, kurā šobrīd ir EKAS prorektore zinātniskajā darbā, Jelena Titko, vienas tādas lielas projektu ietvaros mēs uzrakstījām grāmatu par aprits ekonomiku, ievads aprits ekonomikā. Un tā bija tiešām kā projekta nodevums grāmata, kura bija pirmā Latvijā izdotā. Arī spriežot pēc jūsu publikācijām un spriežot arī pēc ierakstiem sociālajos tīklos, jūs arī ļoti daudz ceļojat, uzstājaties konferencēs un kā norit attiecīgi šis posms profesoru darbā, jo izskatās, ka darbs ir ļoti interesants. Ļoti interesants un ļoti smags, jo īstenībā strādāju 24/7 droši vien, jā. Neviens jau nezina par to, ka ceļojot kaut kur pārvietojoties, to arī savas sestdienas un svētdienas terē tam un arī atbild uz studenti jautājumiem pusnaktī un tā tālāk. Bet šobrīd šī tēma par aprits ekonomiku un ilgspējīgu attīstību, zaļo ekonomiku ir top tēma, un tā ir tiešām daudzos projektos ļoti atbalstama, un tāpēc arī sanāk, ka ļoti daudzi gan konferences, gan semināri, gan projekta tikšanās, kas notiek ārpus Latvijas, ir tās, kuras es apmeklēju. Un spriežot arī pēc publiskās informācijas, tā tad ir bijuši patiešām tādas augsta mēroga konferences tiešām tādās valstīs, kas vēl tikai iet uz ilgspēju, kā piemēram ir informācija par Kolumbiju, Kazahstānu, Āfriku, kur jūs esat uzstājusies ar lekcijām un cik es esmu dzirdējis, ka Kolumbijā jums nācās pat konsultēt vietējā reģiona uzņēmējus un publisko organizāciju pārstāvus par ilgspējas stratēģijas izstrādi. Un šobrīd arī mēs turpinām to darbu un strādājam arī ar dažādu universitāšu pārstāvjiem, un viņi arī to pēc tam mēģinās, vismaz es ceru, pielietot tādā nacionālā un arī reģionālā līmenī. Jūs esat kādreiz skaitījusi, cik valstīs jums tā plus mīnus sanāca uzstāties tieši šajā tēmā? Uzstāties, esmu kaut kādas 58 valstis, un uzstājoties, droši vien, ka puse noteikti no tām, ir tās, kur es esmu. Tā ir trešā daļa pasaules valsts, jo pasaulē ir 192, manuprāt, starptautiski atzītas valstis. Cerēsim, ka tās nav viss, un ka vēl būs iespēja turpināt to visu arī citās vietās. Skaidrs, tā kā vienvārds sakot, tiešām tas darbs ir interesants un ne tikai interesants, bet ar milzumu lielu ieguldīto vērtību var paskatīties uz to, kas ir izdarīts. Ja mēs atgriežamies pie mūsu tēmas aprits ekonomika, tad šeit bieži vien parādās divi termini – lineārā ekonomika un aprits ekonomika. Varbūt tad jūs varētu paskaidrot, kas ir kas un kādas ir tās būtiskākās atšķirības. Ja mēs skatāmies uz mūsdienu dzīvi, tad īstenībā visa mūsu sistēma, ražošanas sistēma, patēriņa sistēmā pārsvarā bija un arī ir joprojām balstīta uz lineāro ekonomiku, kas īstenībā nozīmē, ka mēs ņēmam resursus no dabas,
Tad mēs viņus izmantojām ražošanas procesā, saražojot dažādas preces un, protams, arī dažādus pakalpojumus veicot. Un pēc tam mēs to izmetam un neviens nedomā par to, kas notiek tālāk. Un tādā veidā mums no dabas visu laiku ir vajadzīgi resursi, un daba arī kalpo par tādu lielo atkritumu bedri pēc būtības. Aprits ekonomika paredz to, ka mēs mēģinām šo tādu līniju pataisīt par aplīti, ja, un šo te cilpu aizvert, un līdz ar to mēģinot samazināt atkritumu daudzumu, atgriežot to atpakaļ sistēmā dažādos veidos. Šeit ir ļoti dažādi cikli, kā mēs to varam izdarīt. Un pats svarīgākais ir paturpināt un pagarināt maksimāli dzīvi šiem resursiem, produktiem un līdz ar to, protams, izmest dabā pēc iespējas mazāk. Jā, ja mēs pārsvarā mēģinām iegūt informāciju par aprits ekonomiku, pirmais, kas mums krīt ārā, ir aprits ekonomikas modelis, ja, kur ir parādīts, ka tas ir cikliskums. Jā. Vai uz doto mirkli ir tāda iespēja, ka mēs varam, pateicoties zinātnē, vispār atteikties no dabas resursiem un dzīvot tikai no tā, ko mēs jau esam paņēmuši, pārstrādājot, un neņemt neko jaunu? Es uzskatu, ka nē. Joprojām, protams, tas nav iespējams, jo ir dažādi materiāli, kurus pirmām kārtām netik vienkārši atgriezt atpakaļ sistēmā. Un arī pat, ja mēs runājam, teiksim, par tādiem materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt, teiksim, stikls, kas visi zina, ka to var pārstrādāt bezgalīgi daudz un tā tālāk. Bet droši vien ne visi zina, ka, lai pārstrādātu stiklu, mums ir vajadzīgi tomēr pielikt resursus no dabas, un tas ir smiltis un tā tālāk. Ja? Un rezultātā šeit sanāk, ka mēs vienalga kaut ko no dabas ņemsim. Plus arī, protams, dažādi metāli, kurus, ja, teiksim, parasti arī mēs varam pārstrādāt, bet tādi kritiskie, ja, teiksim, resursi netik vienkārši tiek pārstrādājumi un arī atpakaļ, ja, sistēmā atgūt viņus nevar. Un tāpēc arī es neticu tam, ka mēs varam vispār iztikt šobrīd pie mūsu, ja, tehnoloģiju attīstības bez resursiem, kurus mēs ņemsim no dabas. Bet ļoti daudz no tā, ko mēs izmantojam, mēs noteikti varam atgriezt atpakaļ, un līdz ar to samazinot, provizoriski, es domāju, ka kādi 50–70% varētu būt izmantojami atpakaļ. Jūs pieminējāt, ka aprits ekonomikas termins nav jauns aptuveni. Kad parādījās? Kurā? Īstenībā tas noteikti parādījās pagājušajā gadsimtā diezgan sen, 50. 60. gadi, jo tāds termins, pieņemsim, kā industriālā ekoloģija, ir ļoti sen zināms, un gan pasaulē, gan arī bijusi Padomju Savienībā, ja bija tādi arī mācību vai studiju kursi, kuri bija saistīti ar resursu efektivitāti, ja, un tāpēc arī teikt, ka aprits ekonomika ir absolūti jauns termins noteikti nevar. Vienkārši tāds vārdu salikums aprits ekonomika parādījās, teiksim, 2000, droši vien 12. 15. gads visvairāk. Ja, un tad no tā brīža šie pēdējie 10 gadi ir ļoti, ļoti stipri attīstījies. Vai tā ir taisnība, ka aprits ekonomiku var iedalīt tādos divos lielos virzienos? Pirmais ir šis ekonomiskais virziens, ja, kad mēs saprotam, ka ekonomika tātad balstās uz to, ka mums visiem ir neierobežotas vajadzības, bet resursi ir ierobežoti un mums maksimāli vajag darīt. Un otrs aprits ekonomikas virziens ir tā saucamā, es laikam lietošu vārdus, vides filozofija, kas ietver sevī izpratni par to, kādu lomu sabiedrībā, dabā spēlē arī cilvēks. Jo arī cilvēka dzīve un viss, ko mēs darām, arī ir ciklisks un ir kā apritīgums. Ja? Vai kā jūs vairāk, tā ir tāda izteikta filozofija, vai tomēr tā ir ļoti praktiska matemātiska zinātne? Vai kaut kas pa vidu? Es domāju, ka nedrīkst droši vien tā ļoti stipri nodalīt, ka tā ir tīra matemātika, bet ekonomiskais pamatojums šeit visur ir, jo mēs esam tādā vairāk vai mazāk materiālā pasaulē. Ja, un, protams, ka uzņēmumi neko nedara, ja tas viņam ir neizdevīgi, vismaz ilgu laiku, ja, un ilgtermiņā. Un skaitīt visi noteikti grib un skaita.
Bet es domāju, ka tā ir tāda arī, ja mēs skatāmies no ilgspējīgas attīstības kontekstā, kā mums ir ekoloģiskā, ekonomiskā un arī sociālā tādas dimensijas, tad šeit arī aprits ekonomika arī balstās uz tā paša, ja? Jo mums ir jāskatās ne tikai to, cik tas ir labs vai slikts videi, kas ir daba, ja, bet arī, protams, mūsu sociālai videi, ja, kā lai padarītu mūsu dzīvi viskvalitatīvāku, labāku, ērtāku, ja, un varbūt mazāk kaitīgo dabai. Un šī ekonomiskā sastāvdaļa joprojām un vienmēr būs tādā priekšpusē visiem uzņēmumiem. Jūs pieminējat ilgspēju, tātad skatītājiem tātad paskaidrošu, ilgspēja pēc definīcijas ir tāda šodienas saimniekošana, kas nekaitē nākošajām paudzēm. Tieši tā, jā. Ka mēs domājam ar domu par rītdienu. Te ir doma tāda, ka mēs atstājam to planetu tādu pašu, kā saņemam paši. Kas īstenībā varbūt netik vienkārši ir izdarams. Jā, un te mēs nonākam pie tā svarīgākā, manuprāt, šodienas aktuālā jautājuma. Meklējot informāciju, nepārtraukti parādās virsraksti, kas ir ļoti līdzīgi tādiem atslēgas vārdiem kā aprits ekonomika, izglābs pasauli vai aprites ekonomika, atrisinās krīze, resursu krīzes problēma tā tālāk. Ja? Vai jūs varētu ieskicēt, kādas ir tās, laikam, mūsdienās lielākās tās problēmas klimatā, un varbūt, vai, ko tad īsti nozīmē tā resursu krīze, vai viņa ir, vai tas tomēr ir pārskrīlē? Ziniet kā, visi noteikti ir dzirdējuši par CO2 emisijām, par to, ka tas kaitē ļoti mūsu atmosfērai, par to, ka, protams, klimata pārmaiņas notiek, bet tas ir tikai tās lielākas globālas problēmas, ko mēs dzirdam katru dienu. Īstenībā to globālu problēmu skaits ir stipri lielāks, ja, un daudzas no tām problēmām mēs kā latvieši, pieņemsim, neizjūtam nemaz. Ja, jo, teiksim, problēmas ar ūdens pieejamību Latvijā tā īsti nepastāv. Ja, un mums ir daudz ūdeņi, dažādi labās kvalitātes, ja, un mēs to nejūtam. Arī tāpat pieņemsim mežu, ja, trūkums vai vispār koksnes un tā tālāk, ja, un atmežinošanā mums atkal nedraud. Un mēs to, ja mēs pat zinām, ka tāda problēma pastāv, mēs tā īsti to neizjūtam. Ja, un tādā veidā ļoti, teiksim, šīs te problēmas nekur nepasvitrojām, kaut kā nemēģinām stipri atrisināt uzreiz, ja, ielikt politikās, dažādas prioritārās nozarēs un tā tālāk. Kaut proti, tas ir pieminētas, ja, un mūsu ministrijas par to domā. Bet teikt, ka tikai CO2 emisijas noteikti aprits ekonomika šajā ziņā, es nedomāju, ka ļoti stipri var glābt kaut ko. Noteikti daļēji ietekmēt var, bet vai glābs, diez vai. Resursu un nepietiekamība īstenībā, un šis ir atkal vēl viens moments, kas ļoti interesants. Es to dzirdu no bērnības, vēl kad mēs geogrāfiju mācījāmies un bioloģiju, vienmēr teica, ka te kaut kādas sugas pazūd, ja, kaut kas arī mums trūkst. Naftas trūkums īstenībā 50 gadus jau par to runā. Es to dzirdēju sākuma skolā, 98. gadā. Un īstenībā šeit arī, bet tā ir taisnība, toreiz ar tām tehnoloģijām, kuras bija to brīdi, nevarēja dabūt, ja, un nevarēja, varbūt attīstīt to resursu iegūšanu, bet šobrīd arvien vairāk mēs varam dzirdēt, ka, pieņemsim, arī Ārktikā, ja, ir iespējams jau tagad darboties, un tehnoloģijas ļauj to darīt. Vai no agrāk, pieņemsim, ja kaut kādas rūdas bija, ja, teiksim, iegūtas, un pēc tam teiksim, proporcionāli, ja, vai procentuāli no tā visa apjoma varēja iegūt tik daudz, tagad jaunākas tehnoloģijas var iegūt daudz vairāk. Un tāpēc arī es domāju, ka tās līmenis, viņš vairāk un vairāk tā kā pabīdās. Ja? Un arī tiek atklāti jaunas vietas, kur tie resursi ir pieejami. Līdz ar to teikt, ka galīgi tulīt rīt viss beigsies, diez vai. Ja? Bet, protams, ka par to noteikti ir jādomā. Un daļēji aprits ekonomika var glābt pasauli.
Nu jā, tas, manuprāt, tāds ļoti labs piemērs, kā īstenībā savulaik automašīnas pilsētās atrisināja milzumu lielu problēmu, jo, Protams. ja mēs paskatāmies aptuveni 19. gadsimta beigas, visas lielās pilsētas pārsvarā transportā izmantoja zirgus. Jā. Un tagad, manuprāt, tas bija 19. gadsimta beigas, kad Ņujorkā pat bija sasaukta tā slavenā zirgu konference, kur sabrauca lielo pilsētu mēri, un viņi saprata, ka viņi jau ir katastrofas priekšā, jo visi tie zirgu izkārnījumi, visi tie zirgi, viņi tur nebija apdrošināti, un tā bija milzuma liela problēma. Visas pilsētas, principā, gāja bojā. Un es tā sapratu, viņi par ko tur nevarēja vienoties, sapratu, ka citu iespēju nav, bet pēc tam laikam ejot, Parādījās mašīnas, un mašīnas asnēja problēma. Tāpat kā īstenībā mūsdienu arī apkuras sistēmas atrisināja smoga problēmas, kas agrāk bija, attiecīgi arī, piemēram, kurinot un viss, kas akmeņu ogles, tas viss ir aizgājis vēsturē, bet par to nepārtraukti runāja, ka tas beigsies un tad apstāsies visu ekonomiku. Nerunājot jau par ērtībām arī pašiem klientiem. Nu, un ja mēs attiecīgi skatāmies uz Latviju, tad vēl paturpinot par klimatu, tad varbūt kādam liekas, ka šī brīža laikapstākļi ir diezgan netipiski, bet kas ir interesanti, ka ja mēs sākam skatīties vēsturiski, tad tas jau ir bijis iepriekš 100-150 gadus atpakaļ, un ir pat pirmās liecības par to, ka pat 200 gadus atpakaļ ir bijuši siltie Ziemassvētki. Noteikti. Tā kā īstenībā mums nevajadzētu būt tik šaurs un tādā šaurā skatījumā un domāt, ka tas, kas notiek, tas kaut kas unikāls, ka tomēr tas ir bijis iepriekš un gal galā globālā sasilšana bija arī. Bija tieši tā, un šeit arī viss ir cikliski. Mums vienkārši nav pieradījumu ļoti bieži, jo mērījumi notiek pēdējie 100 gadu laikā droši vien. Pirms tam viennozīmīgi bija dažādi periodi. Es arī piekritu tam, ka bija siltāki un arī varbūt augstāki periodi. Un, mēs vienkārši nezinām, ja kaut kur kādreiz var atrast kaut kādas piezīmes par to, bet tādā statistiskā veidā mēs to pieradīt nevar. Tas ir ļoti interesanti, jo Latvijā, manuprāt, pirmos tos klimata pierakstus sāka veikt vairāk kā 150 gadus atpakaļ, un tagad par radio interesanti ir arī šajās dienās, kad mums ir plusi, decembra beigās 2024. gadā. Tad ir bijuši laiki, kad ir bijuši pat -30, bet kaut kad vēl senāk arī ir bijuši tie plusi. Tā kā šeit mēs nevarētu teikt, ka mūsu paudze ir īpaša ar to, ka mēs esam kaut ko izdarījuši. Un īstenībā arī ļoti daudz politiķi arī runā par to, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties tieši uz atkritumu samazināšanu, ka mēs tieši ar šiem atkritumiem vairāk nodarām bojājumu, piesārņojot okeānus, mežus un to, nekā ietekmējot tieši klimatu. Tā arī ir taisnība, ja? Es domāju, ka jā, droši vien, jo īsti, redziet, līdz beigām arī, ir ļoti daudz zinātnieki, kuri strādā ar klimata pārmaiņām, bet šeit ir tāda daudz faktoru analīze. Un ļoti bieži, ļoti grūti pieradīt, ka tieši šādas darbības vai kaut kādas citas darbības ietekmēja šo, pieņemsim. Ja? Un tāpēc arī es piekristu tam, ka mums vajag saimniekot prātīgi un, protams, mēģināt padarīt to dzīvi mums labāku, ja? Un arī planētai zaļāku. Bet vai tiešām katrs tas solis varētu būt zinātniski pierādīts, ka sasaistīts ar konkrētām izmaiņām, es šaubos. Mūsdienās datu analītika ir aizgājusi tik tālu, ka ar korelācijas mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam pierādīt jebko, ka siera cenas pieaugums ietekmē. Tieši tā, un ziniet, tas ir tā, ka es studentiem arī kādreiz runājot par statistiku, saku, ka pieņemsim, mēs varam tāpat ar korelāciju mēģināt pierādīt, kā vai tur garāki mati vai īsāki mati, un tāpēc cilvēks vai deguns garāks vai īsāks, ka viņš skrēja ātrāk vai lēnāk. Bet ir kaut kāda robeža sapratnē, ja? Tad, jo salikt skaitļus mēs varam dažādi un uzlikt, mākslīgam intelektam rēķināt, bet vai tas ir pareizi un vispār ir jādara? Skaidrs, esam sapratuši tātad, kas tad īsti ir aprits ekonomika, esam sapratuši, kā tā varētu ietekmēt mūsu attīstību, bet tagad parunāsim par praktiskām lietām. Vai aprits ekonomika ir izdevīga uzņēmējiem un patērētājiem? Kā jūs uz to skatāties tīri no ekonomiskā skata punkta, jo skaidrs, ka aprits ekonomikas principu ieviešana uzņēmumā
maksā un izmaksā diezgan dārgi. Jā. Kāds ir ieguvums uzņēmumiem no aprits ekonomikas ieviešanas? Šajā gadījumā atkal nevar tā vispārināt ļoti, jo katrs uzņēmums strādā savā nozarē, un katrai nozarei ir sava specifika, un katram arī ražošanas procesam, pakalpojumu sniegšanas procesam ir kaut kāda sava īpatnība. Bet ja mēs mēģinām vispārināt, tad šajā gadījumā es domāju, ka visiem uzņēmumiem, un viņi arī to meklē, viņi meklē kaut kādu savu procesu uzlabojumus un meklē arī viennozīmīgi izmaksu samazināšanu. Un šajā gadījumā brīdī, kad pieņemsim kaut kādu procesu izmaiņas saistībā ar aprits ekonomiku, varētu palīdzēt viņiem vai samazināt izmaksas, vai uzlabot procesus, vai atbilst likumdošanas prasībām, vai pieņemsim arī ilgtermiņā uzlabot šo un mēģināt veidot sistēmu, kura arī ilgtermiņā pastāvēs un varēs atbilst visām prasībām, tad arī šie uzņēmumi to dara. Un kādreiz, protams, īstermiņā tas varētu būt, ka mums ir jāmaksā un jāmaksā diezgan daudz. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, mēs redzam, kā šīs izmaksas pēc tam varētu mums palīdzēt uzlabot savu situāciju. Tiesa gan, kādreiz varētu būt otrādi, ka mēs kaut ko maksājam un neko nesasniedzam rezultātā. Un tā arī daudzus gadus atpakaļ, kad es pētīju un rakstīju savu doktora darbu, bija ar vides pārvaldības sistēmām, kā daudzi uzņēmumi sākumā ievieš un certificē to, un tad pēc, pieņemsim, 3 gadiem, kad vajag pārcertificēt, viņi neredz īsti jēgu un viņi to neturpina. Un šeit atkal, kāpēc to vajag darīt vai nevajag, tāpat kā ar aprits ekonomiku varētu būt liels jautājums un tādu tiešām diezgan nopietnu aprēķinu veikšana. Tas vārds, mūsdienās, manuprāt, viņš ir aizmirsts, bet savulaik, kad es mācījos, tas bija, priekš mūsu laikiem jau diezgan pasen, bija tās termins meklējiet iekšējās rezerves. Tā kā tas laikam arī atbilst aprits ekonomikas principiem. Joprojām. Bet īstenībā šeit, ko es vēl gribētu droši vien pielikt, kā ļoti daudz, ko uzņēmumi var darīt, izmantojot šobrīd ir tāds termins industriālā simbioze. Tad, kad varbūt man nevajag, bet kādam citam to vajag, un mani atkritumi var būt un var kalpot par resursiem citam uzņēmumam, kas varbūt vispār nestrādā manā industrijā, nestrādā manā nozarē un vispār ar to nav saistīts. Un šeit ir ļoti daudz un tāda liela loma noteikti tādām industriālas simbiozes atbalstītājiem vai konsultantiem, kuri varētu savest tos uzņēmumus kopā, vai veidojot tādas konferences, kaut kādas kopējas tikšanas reizes, kad mēs varam kopā atrast to, kur mēs varam kontaktēties un kur mēs varam būt noderīgi viens otram. Šeit ir labs piemērs ar Valmieru mūžu uzņēmums, Valmieru mūžu sauzdarītam, un vadītājs tātad Ruņģis arī vienā no savām lekcijām, kas bija veltīta tieši inovācijām par to, kā viņi ievieš šos te principus, bija minējis, ka viņi ir atraduši diezgan inovatīvu veidu, kā izmantot drabiņas. Drabiņas, tas ir tas materiāls, kas paliek pāri pēc saules ražošanas iesalas, un tad viņi īstenībā ar kolēģiem no toreizējās Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģiem radīja tātad recepti, kā var veidot cepums, kas ir labs piemērs, un izrādās, ka viņiem tur bija salīdzinoši, ja mēs pareiķinām, ka tas materiāls būtu jāmet ārā, un ja saliekam to, ko pēc tam var iegūt no jau tā materiāla, ka tur ir fantastiskas izmaksas. Tātad sarunās nevis izmaksas, bet fantastiski ienākumi. Ienākumi, tieši tā. Un pats svarīgākais, ka tiešām samazinās atkritumu daudzums, un arī šos cepumus var kā tādus našķus izmantot tajā pašā alus dzeršanas reizē. Kas iet kopā. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti tāds labs, veiksmīgs piemērs. Un kā, piemēram, arī ir ar tādām jau augstāka līmeņa tehnoloģijām. Piemēram, mūsu kolēģi Igauņi no pārstrādātām riepām gatavo veloceliņus, piemēram. Īstenībā, no pārstrādātām riepām es saviem studentiem arī stāstu, var ļoti daudz ko darīt. Un šeit tās,
tā gumija, ja, un tas metāls sadaloties, ja, mēs varam izmantot gan vienu, gan otru materiālu, un šo gumiju var likt ļoti daudzos citos produktos, ja to izmanto matu, tāds, tā kā virsu, ja, gatavošanai, arī to izmanto, pieņemsim, stabilizēšanai vilcienos, to izmanto bērnu laukumu, ja, tādā mīkstākā klājuma veidošanai. Un, protams, arī to var izmantot citādos, tur, kur gumija ir vajadzīga, ja, citos uzņēmumos un citās ražotnēs. Un tāpēc tur tieši partneru varētu būt ļoti, ļoti daudz. Nerunājot jau par metālu, kuru tālāk arī pārstrādē nodot un izmantot. Tādā īstenībā klausoties sanāk, ka tas nemaksā nemaz tik dārgi pie nosacījuma, ja mēs visu daram pareizi, apdomīgi, sadarbībā, piesaistot attiecīgi arī līdzekļus un tam līdzīgi. Tātad tas... Bet ir viens bet. Problēma ir ar transportēšanu un lokāciju. Jo, pieņemsim, Latvijai ir visai maza valsts, ja, un līdz ar to mums nav visas ražotnes un visas iespējas pārstrādāt kaut kādus materiālus, un kādreiz transportēšana, pieņemsim uz to pašu Lietuvu vai Igauniju, jau tāpat maksā diezgan daudz. Un visu to, ko mēs varētu iegūt, ja, un saņemt, mēs tērējām uz šo transportēšanu un kādreiz pat vairāk nekā mēs varam saņemt. Un tāpēc tas vairs nav interesants uzņēmumiem un viņi to negrib darīt. Un nerunājot jau par to, ka mēs to varam sūtīt uz Eiropu vai kaut kur vispār uz ārzemēm pāri okeānam. Un līdz ar to šeit tāda sadarbība, varbūt kaut kādu vietējo uzņēmēju, ja, nezinu, startupu veidošana, kas varētu palīdzēt šo problēmu atrisināt, bet tādā māsveidā kādreiz tas nav iespējams un atkal tas ir vairs ekonomiski neefektīvi un tāpēc tas netiek darīts. Bet arī vērts arī uzsvērt ir, protams, arī ikdienišķās lietas, kas patiešām no vienas puses ir mazsvarīgas, bet ļoti daudz ko var ietekmēt. Piemēram, viens ir piemērs, ļoti labs piemērs mūsu augstskola, ekonomikas kultūras augstskola. Ko mēs izdarījām? Mēs eksperimentu kārtā pirms pusotra gada no sava 4. stāva, kur mums ir tikai administrācija, tur kopumā ir kaut kas pa 15 kabinetiem. Mēs no katra kabineta izņēmām ārā papīra urnas. Tātad jau tās ir 15 papīra urnas, kas tika izņemts ārā, un uzlikām vienu blokālo centrālo šķirošanas staciju. Un kas ir interesanti, mums samazinājās atkrituma patēriņš, tāpēc, ka cilvēki sāk domāt, vai vajag man iet to mest ārā, vai tomēr nevajag. Un kas ir ļoti interesanti, ka cilvēki arī razinuši to, ka viņiem uzlabojās arī, zinām, mērā neliela produktivitāte, tāpēc, ka vajag piecelties, aiziet līdz gaitenim, izkustēties, iziet un tādu, piemēram. Un es zinu, ka Latvijā daudz uzņēmumu, piemēram, organizē savās telpās, piemēram, šķirošanas punktus, savās telpās, ja? Vai ir vairākos birojos ir šīs tā saucamās lietu noliktavas, kur, piemēram, ja jums mājās ir kaut kas, kas jums nav vajadzīgs, bet, protams, ka labā stāvoklī jūs varat aiznest uz savu biroju. Un varbūt kāds paņems, jā. Un kādam noderēs, un īstenībā es biju tādā vienā birojā iegājis, tur patiešām ļoti stāv puzles, grāmatas, visādas tādas lietas, kur viņiem tas apgrozījums ir tāds salīdzinoši liels. It kā sīkums, bet ja mēs padomājam, tas ir milzum liels īstenībā tā ir ļoti liela problēma, jo man arī mājās ir daudzas lietas, kuras es nevaru izmest, jo viņas ir labas, bet arī īsti es pati neizmantoju, un kādam atdot, prasot arī kādam no tādiem apkārtējiem maniem kolēģiem un tā tālāk, ne visiem ir vajadzīgs, bet ja man būtu tāda vieta, kur varētu aiznest, es, protams, izmantoju to tekstilu konteinerus visus, ja, pieņemsim un tā tālāk, bet tādas ikdienas, ja, varbūt arī kaut kādus instrumentus, ja, vai puzlus, vai vēl kaut ko, šī ir noteikti laba vieta, kur varētu to darīt. Mēs augstskolā ar nākošo gadu plānojam aprits ekonomikas istabu un telpu, tā kā tur ir paredzēta vieta, tā kā, un mēs arī plānojam to padarīt arī tādu kā tādā kopienas līmenī, ka tas būtu ne tikai uz mūsu augstskolā, mēs atrodamies Grīziņkalnā, bet lai tas būtu pieejams ne tikai mūsu studentiem un darbiniekiem, bet lai tas būtu arī attiecīgi uz visu Grīziņkalnu, uz visu to kopienu, kas ir, ja. Tā, labi, tas ir attiecībā par uzņēmumiem. Ja mēs turpinam par šīm te izmaksām. Kā tad ir ar patērētājiem? Mums, ar patērētājiem, ar iedzīvotājiem, mums aprits ekonomikas ieviešana kaut ko maksā?
Mēs taču visi zinām, ka uzņēmumi pārnes tas izmaksas uz patērētājiem, ja? Un praktiski nav uzņēmumi, kuri uzņemās to uz sevi, un līdz ar to, protams, ka mēs maksājam paši visi, ja? Un viss tas ir iekļauts cenā, un ļoti bieži mēs varam redzēt, ka, ja mainās kaut kāda politika un tiek ieviestas kaut kādas jaunas prasības, cenas arī ceļās. Ja? Un uzņēmumi to izskaidro ar to, ka viņam vajag veikt dažādas darbības, un tas maksā naudu, un tāpēc arī viņi pašizmaksa ceļās, un tāpēc arī ceļās cenas. Līdz ar to, jā, es ļoti tālu esmu no domas, ka uzņēmumi to visu uzņem paši. Bet mēs dzīvojam, piedodiet man, brīvajā tirgu, kapitalistiskajā sistēmā, jā, un ja kādam tas nepatīk, to var arī īsti nedarīt. Bet sanāk tā, ka mēs tā kā maksājam, bet mēs maksājam par to, lai mūsu dzīves kvalitāte uzlabotos, jā, jo mēs tomēr vairāk rūpējamies par dabu, vairāk mēs attiecīgi... Ziniet kā, man liekas, ka īstenībā, ja mēs paskatāmies arī vēsturiski, vienmēr bija cilvēki, kuri vairāk bija atbalstītāji kaut kādām idejām, ja, un šajā gadījumā arī mēs zinām, ka ir zaļās kustības, ir dažādi, un nevalstiskās organizācijas, un es arī manu tagad vairāk un vairāk, ka jaunie cilvēki par to ļoti rūpējās, un viņam tas tiešām interesē, un viņi arī izvēlās tādai, zaļākus produktus, videi draudzīgākus risinājumus, un to arī var sasaistīt ar tādu vēsturisku attīstību. Ja mēs skatāmies, Padomju Savienības laikā, viss bija kopīgs, nekas savs nebija, tā ļoti relatīvi. Un tad mēs skatāmies tagad, protams, bija viens posms, kad cilvēkiem vajadzēja visu savu, un teiksim, ārzemēs, kur mēs ļoti bieži arī ņemam par piemēru, daudzas lietas nebija tā kā šeit. Un šobrīd, mainoties paaudzēm, mainās arī attieksme. Un tāpēc es uzskatu, ka jebkurā gadījumā vienmēr būs daļa no sabiedrības, kura vairāk atbalsta un kura mazāk atbalsta kaut kādas idejas. Un tas nevienmēr ir saistīts tikai ar ienākumiem, bet tas ir saistīts vienkārši ar to savu attieksmi pret visu, pret dzīvi, pret planētu, pret visu. Mēs kā patērētāji, ko tad mēs vēl vairāk varam darīt? Skaidrs, ka mēs varam šķirot. Tas ir svarīgi, tagad arī bioloģisku atkritumu šķirošana, kas pēc būtības arī nedaudz liek mums mainīt savu organizāciju, kā mēs atkritumu šķirojam, jo attiecīgi ir jādomā par to visu loģistiku un ik pa laikam. Tagad, ja mēs skatāmies jau kaut kādu laiku, ir aizliegts daudz dzīvokļu mājās, bija tie, es nezinu, kā viņi pareizi Latvijas saucās, laikam tie atkritumu kanāli, kur no 8. 9. stāvu varēja nomest tajā, kas bija diezgan interesanti, jo nekur Eiropā tā nebija. Un sākotnēji pirms vairāk, man liekas, jau kādu, laikam, 3 vai 4 gadi atpakaļ ir aizliegts un visi ir pieraduši, un visi atkal tā ļoti... Vairs nav. Ko vēl varbūt mēs varam vairāk darīt, kā jums liekas? Bez iepakojuma galīgi iztikt mēs nevaram. Un īstenībā šeit arī ir interesanti, ka varbūt es arī kā patērētājs gribētu, bet man nav tāda iespēja, tāpēc, ka veikalos viss ir ar iepakojumu. Bez iepakojuma veikali ir maz. Un arī, ja tie nav man pa ceļam, un ļoti bieži, ja man speciāli tur ir jāiet, tas atkal tā neveicina to kultūru, izmantot tos. Un šajā gadījumā es domāju, ka varētu būt, ka tieši ražotājiem vajadzētu domāt par to, ka tas, pieņemsim, tas pats iepakojums ir videi draudzīgāks, ka viņš varētu būt bioloģiski noardāms un tā tālāk, kas atkal nevienmēr ir... Šeit mārketinga speciālisti atkal iebildīs, jo iepakojums pārsvarā ir mārketings, un lielākajā daļā tur atkal vairākas nianses, bet atcerieties, ka mēs ar saviem lēmumiem un ar savu rīcību tomēr daudz ko varam ietekmēt. Ja mēs no rītdienas visi Latvijā saņemsimies un nepirksim, piemēram, tos iepirkumus, kuri varbūt neatbilst, tad, protams, uzņēmēji būs spiesti. Bet kamēr mēs to nedarīsim... Īstenībā es skatos, ka arvien vairāk un vairāk pieņemot jaunas prasības, no Eiropas arī izvirzot jaunas prasības, pieņemot jaunus standartus, ražotāji un arī uzņēmumi mainās. Viņi maina gan savu iepakojumu, gan produktus un tā tālāk, gan, lai nodrošinātu atbilstību dažādiem standartiem un prasībām normatīvu aktu, gan arī, protams, skatoties uz to, kā patērētāji uz to reaģē un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā
Ir vēl sanitāras normas, Protams, jā, kuras kas atkal, vēl- jā, mēs nevaram apiet. Un šajā gadījumā tas ir tāds kā burtais loks. Ja varētu, pieņemsim, tā kā atkal padomju savienība pieminēja tā maizīti vienkārši aiziet ar pirkstu pataustīt, Jā, bet bet šobrīd tas- vairs neviens tā īsti tam nepiekritīs. Un tāpēc arī, jā, es domāju, ka tādu bilanci ir diezgan grūti atrast. Bet vajag atcerēties, ka vēl 2000 sen, ja, Sākumā sākumā, kaut kur, jā. droši vien 2000 gada sākumā, jā, bija pateikts. Īstenībā vēl 1996. gadā, ja, kad mums ir jādomā globāli, jā, bet jārīkojas lokāli. Un tāpēc katrs pareizi mēs sakam, ka katram vajag domāt par savu darbību un savu ietekmi. Nu, man ir tāds labs piemērs, varbūt tas arī klausītājiem noder. Es nepārtraukti katru pirkumu un katru savu darbību uzturu kā investīciju un arī tā pareiķina. Nu, piemēram, ja mēs paņemam, cik mums izmaksā lielveikala maiss. It kā tas viens pirkums, it kā nekas nav. Bet ja mēs to izsakam gada periodā, Un tūkstošiem cilvēkiem. jā, un tad tās summas ir milzīgas. Un ja kaut vai es savā ģimenē to aizvietoju ar vienreiz lietojamo somu, kas ir ērtāk, kas ir drošāk, tad šajā gadījumā mēs iegūstam ļoti daudz plus. Manā Arī somā ir kafiju. divas tādas somiņas, ja, kuras es visu laiku arī ņemu līdzi, un es jau sen neizmantoju plastika maisiņus vai kaut kādas citas maisiņus. Arī pat papīra vienreizējas maisiņus, kuras piedāvā mūsu veikali, jo man vienmēr divas somas ir līdzi, kuras es arī izmantoju pēc saviem pirkumiem. Un arī ļoti labs piemērs ar kafiju, piemēram, ja mēs aizejam uz Latvijā ļoti daudz, un arī Eiropā tas jau sen ir uz kādu tieši specializēto kafijas kafēnīcu, kur tikai kafiju. Un ja mēs nākam ar savu krūzi, tad Arī. 10-15% ir Jā. nost un attiecīgi, un tas īstenībā liekas, nu kas tad tur ir. Bet, ja mēs to atkal izsakam lielākā laika periodā un izsakam Noteikti. naudās, jā, tās ir milzuma liels. Īstenībā, jā, liels par variants. krūzēm man ir ļoti labs viens piemērs, ļoti sen jau diezgan. Jā, tas bija kaut kādā 2000, man liekas, ka 14. vai 15. gada. Es biju vienā konferencē Budapeštā, un tā bija konference par aprits ekonomiku, vairāk vai mazāk. Ja? Nesaucās tieši šādi, bet doma bija tāda. Un īstenībā Ungārijā slavēja tāda ar to, ka viņam ir ļoti daudz labi produkti, daudz dažādi, ja arī es atceros vēl no bērnības, kompoti, tur ievarījumi un tā tālāk. Un mums konferencē bija tā, ka atnākot un piereģistrējoties, tev izdalīja krūzi, kura bija izveidota no dažādiem pārstrādājumiem materiāliem. Tāds kompozīta materiāls tieši no kafijas graudiņiem un tāds tā kā sveķis, kaut kāds tāds līdzīgs, arī ar tādu gumijoto vāciņu. Un to krūzi vajadzēja izmantot visiem dzērieniem. Un pagāja jau ļoti daudz gadi. Man joprojām šī krūze ir, es joprojām to izmantoju. Un īstenībā, ja mēs pārreikināsim tiešām, cik daudz gan tajā pašā konferences laikā bija jāizmanto dažādas krūzes, ja vienreizējās pieņemsim, gan arī pa šiem gadiem, cik daudz es varētu izmantot, tas ir milzīgs apjoms. Es biju, starp citu, arī pārsteigts Guntara Paulī grāmatā, kas saucās Zilā ekonomika, kas tāds interesants nosaukums, bet tas saistīts gan ar ūdeņiem, gan ar dabu, gan ar visu. Un tur bija ļoti labs piemērs, kā no kafijas tātad šiem te biezumiem, kas paliek pāri, var ne tikai radīt jaunus produktus, mēbeles, piemēram, bet tajā pašā brīdī arī kafijā var audzēt ļoti augstas klases produktus, piemēram, šitakī sēnes un daudz ko citu, kas dod viņiem fantastisku unikālu šo te vērtību. Jā, lauksaimniecībā to izmanto ļoti plaši. Un īstenībā šeit vajag paslavēt mūsu RTU zinātniekus. Viņi izstrādāja arī tādus no kafijas biezumiem kurināmo materiālu, tādas tabletes, kuras var izmantot kā kurināmo. Un īstenībā man liekas, ka kafijas biezumi ir izmantoti visur. Ļoti daudz skrubiem un dažāda veida kosmetikas līdzekļiem. Un, protams, arī, kā es teicu, lauksaimniecībā ļoti plaši. Vai nav tā, ko es esmu arī personīgi novērojis, ka tomēr ja mēs gribam dzīvot dabai draudzīgi un pirkt vairāk, dabai draudzīgākus produktus,
ka mums ir jābūt arī izpratnē par to, ka tas tomēr maksās izteikti dārgāk nekā parasti. It īpaši par apģērbu, jo mani uztrauc tas, ka tagad ir tāda tendence parādījusies pirkt lētus apģērbus un burtiski uzvilkt 1 vai 2 reizes, pēc tam izmest ārā. Bet bieži vien tiek argumentēts ar to, ka, piemēram, augstas kvalitātes apģērbs maksā ļoti, ļoti dārgi. Kā jūs uz šo skatāties? Tad tas arī ir viens no tādiem mītiem vai stereotipiem. Es nezinu īsti, vai tas ir mīts. Proti, ka ja mēs gribam labu, pieņemsim, līna apģērbu, Jā, tas ir skaidrs. vai mēs gribam labu kokvilnas tiešām apģērbu, droši vien, ka viņš maksā vairāk nekā kaut kāda, nosaukšu tagad nesmuki lupata, nezinu, kā uztaisīta. Un es īstenībā tad, kad es skatos pirkumus, kuras man ir, teiksim, iekrita kaut kāda kleita vai vēl kaut kas, es cenšos paskatīties, no kā tā ir izstrādāta. Šobrīd ļoti daudz mēs varam redzēt, ka materiālos ir pārstrādātais materiāls arī, un arī teiksim, daudzi ražotāji kaut kādu procentu no materiāliem izmanto pārstrādājumus. Bet šeit teikt, ka stipri lētāk noteikti nebūs, vai stipri dārgāk. Atkal, kā mēs uz to skatāmies, vai tiešām mums vajag tik daudz apģērbus, vai vajag tik daudz preces, jo īstenībā, ja mēs paskatīsimies, cik daudz cilvēkam vajag, noteikti ne tik daudz. Ja, un šeit ir tā attieksme vienkārši pret to, cik daudz jāterē un cik daudz jāizmanto. Es kāpēc šo jautājumu uzdevu, tāpēc, ka jums ir jāsaprot, kā kvalitatīvas preces, kas ir veidotas no dabīgiem materiāliem, kas ir bieži vien veidotas no pārstrādātiem materiāliem, ka tas nav tikai tāpēc, ka uzņēmējs tā ir izdomājis. Tas ir tāpēc, ka aiz tā stāv kvalitatīvs darbs, aiz tā stāv kvalitīvi resursi, un tas viss ir jāsaprot tādā kontekstā. Noteikti, jā. Un šajā gadījumā atkal, es visus aicinu, jebkurā gadījumā atbalstīt vietējo tirgu. Tas arī ļoti svarīgi. Un neaizmirst par to, ka vietējie ražotāji un vietēji uzņēmēji arī grib dzīvot, ja viņam arī jābaro ģimenes, un arī mēs tādā veidā varam ietekmēt to savu, reģiona attīstību, valsts attīstību. Un, protams, ja mēs izmantojām kaut kādus globālus ražotājus, kuri nezinu, kur tur Ķīnā vai Indonēzijā kaut kur ražo preces un ved šeit, kādreiz varbūt piedomājiet vismaz, vai tiešām vajag vēl vienu svārkus vai vēl vienas bices. Problēma jau ir tajā, ko es novēroju, ka tās preces šeit paliek. Protams. Tātad, ja tā problēma būtu tāda, ka mēs nopirktu attiecīgi, piemēram, nesaukšu uzņēmumus, lai nebūtu, attiecīgi nekāda veida domstarpības, bet ja mēs pasūtam no ārvalstīm preci, un mēs viņu palietojam un izmetam ārā, kas jau paliek šeit Latvijā, tā preci ir vai jāpārstrādā, vai attiecīgi ir atkal pa poligoniem, tas ir cits jautājums, vai atkal kaut kur jāies un tā tālāk. Ir jāsaprot to, ka mēs pēc būtības ar lētām precēm, kas nav nopirktas Latvijā, mēs tomēr piesārņojam ļoti izteikti, ka vajag padomāt. Un man liekas, ka vēl viens arī tāds mūsdienīgs princips, ko jūs arī labi pieminējāt, ka jādzīvo ar to, ko ir, ka tomēr skatoties, kas notiek attīstītajās valstīs, ka cilvēki tomēr ir vairāk askētiskāk, tā dzīvo šajā askēzē, jo pirmkārt ir veikti ļoti daudz pētījumi par to, ka jo vairāk jums ir lietas, jo vairāk stresu tas jūsos izraisa. Viennozīmīgi. Vienmēr nav ko uzvilkt, tad skati viss krīt. Un tas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, skatoties uz attīstītām valstīm, tīpaši Skandināvijā, viņi dzīvo ar tādu ļoti gaumīgu izteiktu minimumu. Tās ir mazas mājas, bet kurām ir viss, kas vien ir nepieciešams, augstas kvalitātes dabīgie materiāli. Un attiecīgi bieži vien arī tas patēriņa līmenis gan ēdienā, gan attiecīgi apģērbā un visur citur ir krietni mazāks. Vai tas nenozīmē to, ka līdz aprits ekonomika arī ir jāizaug? Es domāju, ka jā, noteikti. Jo, pakāpeniski to es arī pieminēju, ka tie jaunieši arvien vairāk un vairāk par to iedomājās un arī mēģina kaut kā pieturēties pie dažādām, un tādām varbūt, kas mana vecuma cilvēkiem netik raksturīgi būtu. Un šobrīd tiešām tāda asketiskākā dzīvesveida
atbalsts ir novērojams, ne ļoti plaši, bet es redzu to dažos savos kolēģos un arī paziņās, ja, ka viņi izvēlās tiešām varbūt kaut kādu dārgāku, labāku, kvalitatīvāko lietu, bet mazāk, un līdz ar to lietot to arī ilgāk. Un, ja paskatīties, īstenībā latvieši kā tādi ir ļoti aprītīgi, ja, arī vēsturiski, jo mēs izmantojam visu praktiski, ja, un arī dzīvojot, agrāk varbūt netik, ja tur pilsētās un tā tālāk, izmantoja praktiski visu līdz nulē, ja, un nebija tā, ka atkritumi bija ļoti daudz. Šobrīd vienkārši ar to globalizāciju un industrializāciju, ja, šīs dažādu produktu apjoms stipri pieauga, un arī cilvēkiem iespējas pieauga, ja, un tāpēc arī sanāk tā, ka, varbūt sevi palutināt kādreiz ar lieko mantiņu, kura tev nav vajadzīga, ir tāda arī psiholoģiskā problēma. Ja? Un es domāju, ka šeit psiholoģi varētu to izskaidrot, kāpēc tieši šādi. Tāpat kā ar kādu tortes gabaliņu. Vai Jūs pieminējāt to, ka latvieši ir apritīgi. Šeit man jāpiemina arī Maija Krastiņa no Zero Waste, kas ir izdomājusi savu vārdu, nevis atkritumi, bet apritumi. Kas pēc būtības diezgan ģeniāli, jo ar atkritumiem mēs saprotam it kā kaut ko sliktu, bet ar apritumiem mēs saprotam, ka tomēr tas ir resurss. Un ja mēs tā īstenībā paskatāmies, tad atkritumi gandrīz vai jebkas, ko mēs neteiksim šo vārdu izmetam, bet kas paliek pāri, tas viss, kā jūs jau teicāt, aiziet vai pie zinātnes integrēšanas, attiecīgi ļoti augstas klases pievienotos jaunos produktos vai attiecīgi tas pats, piemēram, bioloģiskā produkcija, kas aiziet attiecīgi. Es tā saprotu, ka tas ir vairāk uz lauksaimniecību. Pareizi ir bioloģiskā vai kā? Atkal šeit ir liela problēma tehnoloģiski, kā atdalīt, vai šie, pieņemsim, bioloģiski atkritumi nav kaut kādi, teiksim, nav labi, ja, tieši izmantošanai, ja, lauksaimniecībā, bet jā, tas, šeit atkal kā vākt, ko tieši tur met patērētāji un tāda mācīt cilvēkiem, ko pareizi darīt un kā to darīt, lai tiešām šos atkritumus, apridumus varētu izmantot pēc tam. Vēl runājot par šo pašu tēmu pēdējā laikā, bet patiešām pēdējā pusgada laikā, masu medijos parādās tāds termins kā aprites ekonomikas punkts vai aprites ekonomikas punkti. Ko tas nozīmē? Šajā gadījumā es domāju, ka viņi runā par tiem punktiem, ko izveidoja, tā kā jūs bijat pieminējis, ar tām lietām, kur jūs varat aiznest kaut kādas lietas, kuras jums nav vajadzīgas, un cilvēki var aiziet tur un arī paņemt to. Vienu no tām var pieminēt par tādu dažādu veidu remontiem un būvniecībai, ja pieņemsim preces, kur, ja jums palika kaut kādas flīzes pāri, kuras jums nav vajadzīgas, bet kādam citam varbūt vajag, vai, nezinu, tur līme, vai krāsas, vai vēl kaut ko. Protams, ka, ne tāds mais, kurš jau ir atverts un tur kaut kas palicis nedaudz, ja, bet, tādi vai pilnie iepakojumi, vai, tādi, kurus var izmantot veselā veidā. Un tad, un es nezinu, podi, izlietnes, tad to var visu aiznest, vai, ja jums tādu ir nepieciešamu, tad jūs varat paskatīties un varbūt arī kaut ko izmantot. Tad tas neiet poligonā, un netiek izmests vienkārši. Un es domāju, ka šāda veida punkti ir noteikti ļoti noderīgi un arī varētu būt pieprasīti. Tas arī daudz, kur arī Eiropā ir populārs un ir prieks, ka arī Latvijā tas tā pamazām. Nākošais vēl tāds, varbūt ne mīts, varbūt tiešām tāds jautājums, kas nomoc ļoti daudz sabiedrības prātus, ir vajag vai nevajag Latvijā atkritumu dedzinātavu. Kā jūs uz šo skatāties? Es uzskatu, ka vajag, bet tas ir mans personiskais viedoklis. Kāpēc? Visus tos atkritumus, kurus mēs nevaram nekādā veidā citā izmantot, nevaram pārstrādāt un varam tikai apglabāt,
proti, ka vajag dedzināt, ja to ir iespējams izdarīt. Un šeit nevajag baidīties no tā, ka dedzināšana tūlītās te dūmi ies pa teiksim, pa gaisu, visi šeit nevarēs paelpot un tā tālāk, jo mūsdienu tehnoloģijas ir ļoti attīstījušies, un šīs rūpnīcas dedzināšanas varētu būt vienkārši stāv maza mājiņa, kuru tu nemaz Biroja ēkas, tad es biju redzējis piemērus vienā no Skandināvijas valstīm, parasta biroja ēka, Jā. bet tur iekšā dedzina atkritumus un ļoti interesanti vakumā. Jā, protams, un līdz ar to neviens pat tā kā īsti nezina un nejūt, ja? Un šeit, protams, kā organizēt šo infrastruktūru pareizi un arī, pieņemsim, vest šos atkritumus tā, lai tur nemetājās nekas, ja, nesmirt, piedodiet, un tā tālāk. Šīs ir tas moments, ja, organizatoriskā darbība, kā to pareizi izveidot. Bet tālāk, ja, tiešām no tehnoloģiju viedokļa, tas viss ir ļoti atbalstams. Tur ir filtri, kuri neļauj, ja, tam, teiksim, sliktām vielām nonākt atmosfērā un tā tālāk. Tas noteikti, manuprāt, jā, to vajag izmantot. Un tas stipri samazinās atkritumu daudzumu, kurus mēs apglabājam poligonā. Jo poligoniem arī, diemžēl, nav, vai diemžēl, vai laimi, nav vietas tik daudz, un arī uz ilgo periodu ir jādomā uz priekšu. Bet manuprāt, ka tas ir labi, ka Latvijā ir cilvēki, kas ir par atkritumu dedzinātavu, un man liekas, ka ir arī ļoti labi, ka ir cilvēki, kas ir pret, jo tas ir ļoti labs demokrātisks process, kurā mēs varam diskutēt, un attiecīgi mēs arī parādām to, ka mums nav vienalga, kas notiek attiecīgi. Protams, Latviju, un šeit jūs ziniet kā, vienkārši Latvijā ir daudz vietu vēl, kur taisīt poligonus, ja, jo mums ir šīs blīvums, ja, iedzīvotāju ir ļoti maz. Ja, salīdzinājumā ar Eiropu un nerunājot jau par lielām, ja, teiksim, ļoti valstīm, kur ir vairāki miljārdi, pieņemsim. Ja, bet, un tāpēc es domāju, ka ļoti daudz arī ir pret, jo, kur tepat taču ir vieta, kur to darīt. Bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā, ja tas tiek darīts tehnoloģiski pareizi, ievērojot visas prasības, tas var palīdzēt, ja, mums samazināt atkritumu apjomu. Un sasniegt mērķus, kurus mēs apņemamies sasniegt. Ir tehniski, mēs tā kā ejam uz šiem ANO 17 ilgspējas mērķiem. Jā, protams. Jā. Un katram mērķim ir savi konkrēti izmērāmie mērķi, jā, un šeit ne visos Latvijai ļoti labi sanāk, bet mēs cenšamies. Bet man liekas arī, ja mēs tā paskatāmies, ja es atceros, teiksim, savu bērnību un skatos uz to, kas notiek tagad, tad man liekas, mēs esam diametrāli mainījuši savas domāšanas. Ja mēs paskatāmies, kādas Latvijā bija problēmas ar meža piesārņojumu, jebkurā ciematā bija izgāstuves. Tas bija ļoti smags, īstenībā arī liels izaicinājums pēc tam to visu vākt un attiecīgi viss, kas ir izveidot gan depozīta sistēmā, gan šajā zero waste politikā. Man liekas, ka mēs tomēr, protams, ka kaut kas uzreiz neiznāk tā kā vajag, bet ja mēs salīdzinām, tomēr ir fantastiski rezultāti. Ir fantastiski rezultāti, un to apliecina arī mūsu kolēģi no dažādām valstīm, jo tad, kad mēs tiekamies un dažādos projektos strādājam, viņi kādreiz arī piemin to, ka mums īstenībā vajag lepoties un vajag rādīt piemēru ļoti daudzām pat vecās Eiropas valstīm, jo īstenībā es to sasaistu droši vien arī ar to, ka mums ir neliela platība un nav tik liels iedzīvotāju skaits, un daudzas lietas mēs varam ātrāk un arī kvalitatīvāk ieviest. Bet, pieņemsim, citās vietās Eiropā tas nenotiek tik raiti un arī ne tik viegli. Ja? Un tāpēc es noteikti atbalstu to un arī piekrītu tam, ka daudzas lietas mums notiek ļoti labi, un mēs varam lepoties ar to. Un arī mums ir daudz cilvēki, kuri arī iesaistīti šajā procesā un cenšas, un arī līdz ar to kopējiem spēkiem noteikti mēs varam izdarīt. Un patiešām, ja mēs tā sākam iedziļināties un vākt to informāciju, es esmu vienkārši pārsteigts, ko Latvijā var radīt. Mums Latvijā ir radītas tātad īpašas baktērijas, kas apēd visas šīs tātad sliktās vielas no ūdeņiem, attīra ūdens sistēma. Ja. Tad Rīgas Tehniskā universitātē zinātnieku naktī man prezentēja jauno
mājas siltumizolējošo materiālu, nevis putaplasts un siltumvate, Jā. bet sēņu micēlija, kas tiek uzaudzēta, kas ir pirmkārt efektīvāk, kas ir dabai draudzīgāk. Un man liekas, skatoties uz visu šo, burtiski pēc 10, 15, 20 gadiem mēs dzīvosim pavisam citā, draudzīgākā un pavisam tādā vidē draudzīgākā un labākā valstī. Tā vismaz izskatās, ja mēs to vismaz ļoti cerība ir, ka tā tas būs, un šeit tiešām ir ļoti liels spēks studentiem, jauniem cilvēkiem, kuri iesaistās dažādos projektos, dažādi hakatoni, klimatoni un tā tālāk. Un to, ka tur 2-3 dienu laikā tiek rādītas idejas, kuras tiešām ir absolūti ģeniālas, un arī uzņēmumi palīdz to ieviest, ja, un vismaz pilotu projektos paskatīties, vai tā tas strādā, tas tiešām ir taisnība. Tālāk nevienmēr tas attīstās uz priekšu tādā lielā, ja, globālā ražošanā, jo dažreiz varbūt netik vienkārši to uz priekšu, ja, teiksim, bīdīt un tādā globālā līmenī vest, ja, bet noteikti ļoti daudz jaunie materiāli, kuri tādos pilotu projektos tiek rādīti, varbūt izmantojami un tālāk arī, ja, tāds globālā līmenī attīstījušos. Jā. Mums sanāca ļoti, manuprāt, arī tāda apritīga saruna, jo cikls arī jau ir noslēdzies un arī vesela stunda ir pagājusi. Apkopojot visu, man liekas, tās galvenās atziņas ir tādas, ka mēs katrs pats esam atbildīgi par aprits ekonomikas ieviešanu kaut kādā mērā, bet, protams, ka mēs arī par to maksājam. Skaidrs, ka uzņēmējiem ir, kā vēl to Adams Smits ir noteicis brīvajā tirgu, kapitālismā visur, mēs ļoti labi zinām, ka nekas nav bez maksas un tā tālāk, bet ir jāsaprot to, ka tik un tā, ja mēs par to maksājam, mēs saņemam kaut ko pretī, un tas ir tā ir labāk kvalitīvāka dzīve, tie ir kvalitīvi materiāli, pārējais, ja. Manuprāt, vēl viena ļoti svarīga atziņa ir, ka jaunieši ir krietni atbildīgāki, jā, par iepriekšējo paudzi. Tad, manuprāt, ļoti daudz bija forši piemēri tieši, cik svarīgu lomu spēlē zinātne, cik svarīgu lomu spēlē uzņēmējs un cik mēs kā tehnoloģijas jau mēs kā indivīdi. Un, manuprāt, vēl tāda ļoti, ļoti būtiska atziņa bija tieši, ka vajadzētu neaizmirst to, ka šī aprits ekonomika tomēr ir ekonomika. Jā, un ka uzņēmumi nedara neko tāpat un neiegulda līdzekļus visu laiku ilgtermiņā, tā, lai nesagaidot kaut ko tālāk, protams. Un vēl viens moments, ka arī tomēr arī mūsu pašvaldības un valsts līmenī ir jānodrošina infrastruktūra, lai mēs varētu to darīt. Jo ļoti daudzi projekti atsitās uz to, ka mēs nevaram to realizēt, tāpēc, ka mums nav infrastruktūras. Šeit varbūt arī globālie projekti var nākt, ja, vai arī mēs varam kaut kādās prioritārās nozerēs ieguldīt līdzekļus, sadalīt budžetu, lai tas būtu atbalstamas. Un man liekas, arī tāds ļoti labs piemērs bija tieši par šo studentu izglītošanu, ja, ka mums vairāk vajag dalīties pasniedzējiem, jācenšas gan izvēl visos kursos integrēt iekšā ilgspējīgi šo aprits ekonomikas principus, ja, un vairāk arī domāt par to, ka par to vajag arī runāt, jo ja mēs nerunāsim, tad nekas jau nenotiks. Un man liekas, ka no šīs mūsu sarunas es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz cilvēku uzzināja, ko var darīt ar atkritumiem, kas ir aprits ekonomikas punkts un ļoti daudz ko citu. Tā kā par to jums liels paldies. Lai jums veicas jūsu darbā, jo es saprotu, ka jums darbs ir tiešām sarežģīts gan ar studentu izglītošanu, gan zinātnē, jo profesora jāraksta publikācijas, jāpiedalās projektos. Konferencēs un tam līdzīgi arī paldies mūsu skatītājiem, paldies mūsu klausītājiem. Pateicoties jūsu sekojumiem, kas ir vairāk tūkstoši, mēs turpinam mūsu darbu un mēs jau domājam par jauniem projektiem. Jau uz nākošo 2025. gadu mēs aicināsim jau reālos uzņēmējus, kas tieši darbojas aprits ekonomikas jomā, un uzsvaru mēs liksim tieši uz mazajiem uzņēmējiem, kas ir dabai draudzīgi. Mums būs bezatkritumu uzņēmums, kas ir tātad bezatkritumu veikals, un tajā pašā brīdī arī viens uzņēmums, kas no pārstrādātiem resursiem rada mākslas darbus. Tā kā būs ļoti interesants saruna. Un vēl uz nākošo, pareizāk aiznākošo raidījumu mēs pacelsim tādu ļoti svarīgu jautājumu, kā dzīvot ar ierobežotiem resursiem, bet nevis no tāda viedokļa, kā
ka taupība tas ir kaut kas slikts, bet mēs gribam parādīt to, ka taupība tas ir forši un dzīvot ar minimāliem resursiem, tas ir mūsdienīgi. Ja? Tā kā tur mēs tieši aicinām arī šos te psihologus. Man ir viens tāds darbs studentiem. Mēs iedomājamies, ka mēs esam uz kosmiskā kuģa. Un tad visu to, ko mēs varējam paņemt līdzi un ko mēs varam tieši uz kosmiskā kuģa izmantot un visu. Un tad, lidojām 100, 200, 300 gadus un nav iespējas atgriezties atpakaļ. Un tad tas ir ļoti interesanti, kā cilvēki izvēlās, ko tad tieši vajag, ja, un ko mēs ņemsim vai neņemsim līdzi, vai ko mēs atbalstīsim vai neatbalstīsim. Tas ir pareizi. Paldies visiem. Paldies profesorē Taņai Tambovcevai. Lai veicas. Paldies. Atā.